Ja cilvēki vairs neiet uz Google meklētāju, bet palīdzību prasa ChatGPT, kam ir vispār nepieciešams optimizācija? Patiesībā Google meklētājs joprojām tur lielāko daļu meklējumu, kamēr ChatGPT ir tikai daļa no tā. Un pats svarīgākais, tur, kur ir nauda, tur joprojām dominē Google. Cilvēki izmanto ChatGPT, lai saprastu, mācītos un ģenerētu idejas. Bet, kad jāpieņem lēmums un jāveic pirkums, viņi atgriežas Google meklētājā. Ko tas nozīmē? Tas nav par to, vai nu Google meklētājs vai ChatGPT. Tas nozīmē, ka ir abi divi kopā. Ja tu neesi redzams Google meklētājā, tu zaudē pirkumus. Ja tavs bizness un zīmols nav uzticams, tu neparādīsies ChatGPT. SEO nav pazudis, tas ir kļuvis vēl svarīgāks. Jo šodien SEO nenozīmē būt tikai Google meklētājā. Tas nozīmē būt redzamam visur, arī mākslīgā intelekta atbildēs. Ja arī tu vēlies, lai tavs bizness ir atrodams gan ChatGPT programmā, gan Google meklēšanas rezultātos, tad dodies uz e-commerce mājaslapu e-komercija.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.